Labdien! Ir sākusies mūsu 6. diena. Esam gandrīz nedēļu intensīvi ar jums zīmējuši dažādas tēmas, gan par savu laimi, gan par gada plānošanu, gan par uzdevumiem, kas mums ir jāpaveic līdz gada beigām. Tad šodien piedāvāju jums iezīmēt savas vēlmes, ko jūs vēlaties dabūt līdz gada beigām. Tā varbūt kāda manta, kaut kāds darījums, kaut kāda tikšanās, kaut kāds lidojums, ceļojums, pilnīgi kas jums šobrīd liekas, ka jūs gribat vēl līdz gada beigām pagūt. Nu ko, tāpēc kā iepriekš mēs iezīmējam apli, kas simbolizēs es. Šoreiz viņš būs nedaudz mazāks. Pats ierakstīšu es. Neirografikā droši varam arī rakstīt šos te savus simbolus, savus figūras, dot vārdus viņam, to droši var arī ierakstīt. Un nākamais, ko es zīmēju, ir savas vēlmes, ko es vēlos piesaistīt pie sevis. Respektīvi, es labprāt vēl aizdotos kādā ceļojumā līdz gada beigām, tad droši rakstīt ceļojumus. Es labprāt dabūtu kādu dāvanu. Es labprāt aizietu ar kādu uz kafejnīcu, iedzert kafiju. Tad es labprāt pati atpūstos kaut kur. Tā varētu būt gan pastaiga vai kaut kur aizdoties, vai satikties ar kādu, vai vienkārši aiziet pastaigāt mežā. Tāpēc es vēlētos līdz gada beigām kaut ko pazīmēt. Tātad laika zīmēšanai. Ko es vēl varētu vēlēties ir skaistus Ziemassvētkus sniegotus. Un iezīmēšu te kaut kādu apli, kas būs X aplis. Un tālāk mēs ienesam mūsu neirolīnijas. Bet šoreiz neirolīnijas ienesīsim tā, ka mēs šīs te lietas piesaistīsim sev, respektīvi neirolīniju iezīmējam. Un šīs te lietas, šos te apļus mēs iezīmējam un piesaistam pie sevis. Tāpat tās Ziemassvētkus apvelkam un arī ievelkam līdz sevi. Kad es tās kafijas pauzi ar kādu apvelkam riņķīti un piesaistam pie sevis. X aplīti arī dodam piesaistām pie sevis. Viņš jau mums ir ielipis tur tādu ceļojumu. Un šādā pie manis nonāks arī sevi viņu iezīmēju un pievelku. Tāpat tas ir laiks zīmēšanai. Laika zīmēšanai man sanāca, ka apvienojas ar dāvanu, kā dāvana sev. Varbūt, kas tāds arī būs. Tātad šeit. Un papildus mēs ienesam, protams, arī neirolīnijas dažas. Lai dar viņš atdzīvojas un ierakstās mūsu neironu kontūrā. Tā, zīmēšu vēl kādu līniju sev. Un skatieties, cik jums līdien pietiek, cik jūs vēlaties šīs līnijas. Nu ko. Un tālāk mēs apaļojam šīs te esos stūrīšus. Šo es domāju, ka man apaļošanais ātrāk jūs paņēmisīs plomas vai maķieni. Viņi parasti man tiek apaļošana ātrāk. Un tagad apaļojam visus esos stūrīšus. Piesaistam sev šīs te dāvanas, ko mēs vēlamies. Varam domāt, manifestēt, kā tas izskatās, kāda šī te dāvana būs, kādā veidā es viņu saņemšu. Un piesaistīt pie sevis, pievilkt viņu sev. Dodam viņai iespēju iekļauties manī un ļaut viņai realizēties. Un ko esam nopaļojuši, nākamais, ko mēs darām, ienesam krāsas zīmējumu.
Krāsojamies ar flomasteriem, marķieriem, zīmoliem, kas kuram tuvāks. Šoreiz krāsošu ar zīmoliem, un tad nesam iekšā krāsu. Vienā krāsā mēs krāsojam vismaz 2-3 blakus esošus krāsu laukumus. Lai mūsu atstiņai pēc tam mūsu šos te zīmējumus vieglāk nolasīt un vieglāk iekļaut, realizēt mūsu dzīvē. Lai nav tā, ka mēs skatāmies un bišķīt mūsam no šīs te krāsu krāsainības un nesaprotam, kas tajā zīmējumā notiek. Un droši varam eksperimentēt ar krāsām, viņas miksēt, aplīšiem dot arī savus tādus tā kā atdzīvināt viņus un dot 3D efektus. Piemēram, var aizkrāsot šādā te veidā un pēc tam apkārt maliņu iekrāsot citā krāsā, lai šis te aplīts atdzīvojas. Var droši eksperimentēt ar izvēlētajām krāsām. Šobrīd jūs katrs esat mākslinieki, un katram ir iespēja radoši izpausties. Būt radošiem. Tad viens vai iekasat foni. Esam aizkrāsojuši, iezīmējam nofiksējam mūsu figūru, kas mums šajā brīdī liekas aktuāli, kur mēs vēlamies, kā mēs vēlamies nofiksēt rezultātu. Es šobrīd zīmēšu apli, zīmēšu apvilkšu ar sarkanu krāsu. Viņš tāds zīmīgāks, lai viņš izceļās. Un tāpat tās iezīmēšu arī lauka līnijas vai enerģijas līnijas, lai iesaistītu darbībām papildus enerģiju, papildus iespējas realizēties. Šoreiz arī ar sarkanu krāsu. Tā vienu lauka līniju un otru iezīmēšu šādi. Mūsu darbiņš ir galā. Vēl viens fakts, ko es aizmirsu pirms tam pieminēt, kad vienā dienā cenšamies tikai vienu zīmējumu uzzīmēt. Lai mūsu šīs te vēlmes, mūsu zīmējums paspēja mums iesaisties mūsu neironos, mūsu uztverē, mūsu sapratnē, lai mēs netraumējam savu psihi. Tā, kad būs jau iepraktizējušies ar neirografiku, tad jau varēs arī vairāk darbiņu zīmēt. Bet pagaidām lūdzu vēlams sekot, kad viens darbiņš vienā dienā. Nu ko, 6. diena mums ir pabeigta, un nākamā diena mums ir 7. kas jau būs vesela nedēļa, mēs ar jums būsim kopīgi kaut ko zīmējuši. Nu ko, paldies par šo te zīmējumu. Priecāšos, ja nolaikos šo te video. Ja piesakosi šim te kanālam, arī būšu priecīga. Gaidu no tevis atgriezenisko saiti un tiekamies rītdien.